Mans padoms ikvienam jaunietim – netusējiet ar lūzeriem, netusējiet ar sliņķiem, netusējiet ar dzērājiem, narkomāniem, ar tiem, kas negrib neko dzīvē sasniegt. Ja jūs spēlējat futbolu, nespēlē ar tiem, kas spēlē sliktāk par tevi. Mēģini nokļūt komandā, kur ir labāki spēlētāji, jo tikai ar labākiem, stiprākiem, gudrākiem tu vari kaut ko iegūt. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tos cilvēkus, kas tev ir apkārt, mēģināt meklēt tiešām tie, kas ir drusku gudrāki un labāki par tevi. Nevienmēr dzīvē tā sanāk, bet ideja tāda, ka nemēģini downgradeot sevi. Jo tad, ja tu aizēji ar tiem, man bija kaut kāda arī cilvēka dzīvē, viņam patīk ilgi gulēt. Ja? Tu neko nevari izdarīt. Ja es saku, tur treniņš sākās 7 no rīta Jūrmalā. Nē, nav iespējams. Ja? Vakarā patīk iedzert vēl. Ja? Ja tu esi vakarā iedzert, skaidrs, ka no rīta tu nevari. Ja? Un viss, ja? Un ja tu visu laiku pakļausies tiem, piemēram, ir kaut kādi tev čomi, bet, kad tu jūti, ka tu gribi iet uz priekšu, tas ir tāpēc ir tie putni, vai ne, tie, kas baros lidot, bet ir ērgļi. Biznesa haizevis var salīdzināt ar ērgļiem, tev jālido vienam. Tu nevari paņemt aiz rokas vairākus un iet. Tev ir jābūt spējīgam pieņemt lēmumu un virzīties uz priekšu. Un tas ir tas, ko es katram gribu pateikt. Vienalga, kādu biznesu viņš atrod, kad vienā brīdī tev jāpieņem lēmums, ka tev jāiet pašam. Jā, vairāk jāstrādā, vairāk jāuzņemās atbildība. Un tad dzīvē sāks notikt daudz kas pavisam savādāk, jo pat ja tu 9 reizes būsi kļūdījies, bet tu būsi nokritis un piecēlies 10. reizē tev paveiksies. Ja tu gribi kaut ko, piemēram, atnāk kāds saka, vai mani visi slikti. Tad, kad tu sāc no nulles, vai kāds cits sāk no nulles, tev nav nekā. Bet ja tu aizies pie kāda biznesa partnera, saka, davai sākam nodarboties ar biznesu, tev ir miljoni, man nav nekā un būsim partneri, tā nekad nenotiks. Biznesa sarunu vešana, tu nedrīkst atklāt visas kārtas, tas ir sava veida arī kā pokera spēle. Tev jāspēlē, tu izvēlies mērķi, un tu ej uz to mērķi, un tad tu soli pa solim meklē risinājumus, kā risināt savas problēmas. Jo neviens negrib veidot attiecības ar neveiksminieku, kurš neko negrib darīt. Ja.